4. daļa. Nobeigums. Mantojuma novērtēšana. Nobeiguma daļa – ieskats periodā, kurš ilgst vairākus gadus pēc tam, kad Roberts Ligers ir izgaisis un viņa kustības teātra audzēkņi ir pametuši ansambli. Viņu atmiņas kļūst cienītas, bet nepraktizētas. Ansambļa putni kopā sanākot visu savu laiku pavada cildinot Roberts Ligera un labāko ansambļu dalībnieku veikumus, bet paši vairs nelido lidošanas dēļ. Ansambļa dalībnieki apkopo atmiņas, izrāžu tapšanas norisē un kā simbols izmanto cieņas demonstrācijas Robertam un viņa spožākajiem audzēkņiem. Galu galā daži putni atsakās no mācības un sāk lidot vienkārši kā citi. Galu galā viens putns vārdā Eikoan Drejs apšauba dzīves vērtību, jo dzīve ir bezjēdzīga un tā kā bezjēdzīga pēc definīcijas ir bezjēdzīga, tad vienīgā pareizā rīcība ir ienirt okeānā un noslīgt. Labāk vispār neeksistēt, nekā eksistēt kā jūras zāle, bez jēgas un prieka. Visiem agrāk vai vēlāk bija jāmirst, un viņš putns vārdā Eikoan Drejs neredzēja iemeslu pagarināt sāpīgo dzīves garlaicību. Kad putns Andrejs paceļas augstu gaisā izmet niršanas kritienu jūrā, tādā ātrumā, un no tāda augstuma, kas viņu nogalinātu, viņam blakus uzplaiksnī balts izplūdums. Putns vārdā Andrejs panāk izplūdumu, kas izrādās putns, un jautā, ko putns te dara. Es atgriežos. Visi putni beidzot atgriežas debesīs, kuras viņiem pieder.